Tikko šeit beidzām Eiropas mājā Rīgā konferenci par Latvijas nodokļu politikas izaicinājumiem, pamatā vēršoties par domu par to, ka Latvija joprojām nodokļu politika ir tāda, kas veicina nevienlīdzību ienākumu sadalē sabiedrībā. Mēs esam rekordisti ienākuma nevienlīdzībā visā Eiropas Savienībā. Un otra lieta arī šis nodokļu sloks Latvijā ļoti zems pārdalot no iekšzemes koproduktu. Ja mēs tā turpināsim, tad mēs arī būsim rekordisti 2017. gadā. Un faktiski šī konferences mērķis bija to panākt. Man prieks, ka atsaucās gan darba devēja konfederācija, gan darba ņēmēji, gan arī biceps pārstāvi, akadēmisko aprindu, finanšu ministri, protams, Arvils Aršerādens un arī mūsu 3 eksperti no Zviedrijas, Lielbritānijas un OECD, tātad no Parīzes faktiski šajā gadījumā, kas pēta visu attīstīto valstu nodokļu politikas. Es domāju, secinājumi bija ļoti daudz. Un kādien tagad, 2015. gada sākumā, kad mēs tikko pabeidzām šī 15. gada budžeta pieņemšanu, kad Saeimas vēlēšanas nesen ir notikušas, kad tuvākās vēlēšanas būs pēc 2,5 gadiem, kādien tagad politiķiem ir jāatrod kopā ar visām manas pieminētajām pusēm laba pieeja nodokļu ilgtermiņa stratēģija un iespējamai reformai, jo mēs nespēsim nodrošināt visas tās vajadzības, kas mums ir nepieciešams ar to ienākumu, ko mēs pārdalām caur nodokļiem. Pretējā gadījumā Latvija var būt ļoti daudz sarežģījumu priekšā, gan demografiskā, gan sociālā, gan politiskā ziņā.